Sveiki, ķekavieši! Mani sauc Gatis Līcis, un es esmu ķekavietis. Šoreiz pastāstīšu par to, kā deputāti realizē savu doto varu un cik tas mums izmaksā. Gribētu absolūti pieklājīgi palūgt Variku kungu izvairīties no piezīmēm, kas skar privāto dzīvi. Pretējā gadījumā es nešaubīties, ka arī es esmu spējīgs runāt par jūsu bērniem, ģimenes locekļiem un visām daudzajām sievām. Būšu korekts un nerunāšu par privāto dzīvi, bet tikai par amatpersonu rīcību un tās sakām. Viens no dārgākajiem komunālajiem pakalpojumiem Latvijā ir par siltumu. Balodžu pilsētā to realizē Balodžu komunālā saimniecība, jeb saīsināti BKS. Eiropas Savienības struktūra fondu veidā atbalsta nolietoto sistēmu rekonstrukciju un pārēju uz atjaunojumiem resursiem, kas palīdz ievērojami samazināt siltuma ražošanas izmaksas, un patērētājs iegūst lētāku cenu par siltumu. BKS vadība pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām šo jautājumu mēģināja risināt un tika izstrādāts Šķeldas katlu mājas un siltuma apgādes rekonstrukcijas projekts. Kā rezultātā Balodžu iedzīvotāji iegūtu par 20 līdz 25% lētāku tarifu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā tika noslēgti līgumi, un Eiropas Savienība piešķīra šim projektam 3,4 miljonus eiro, kas sedz 45% visu plānoto izmaksu. Ja Eiropas Savienība bija piešķīrusi naudu, un arī bankas bija apstiprinājuši kredītu, tad es pieņemu, ka projekts bija labs. Bet tad nāca vēlēšanas, kurās mūsu novadā uzvarēja Vidzemes partija, un Valds Variks kļuva par mūsu novada priekšsēdētāju. Variks uzvaras eiforijā nepieņēma domu, ka iepriekšējā vadība varētu izdarīt kaut ko labu iedzīvotājiem. Tāpēc uzreiz tika nomainīta visa BKS vadība. Un pirmais, ko viņi izdarīja, lauza visas līgumus un atteicās no Eiropas līdzfinansējuma. Loģiski, ka šāda rīcība pēc tam radīja finansiālas problēmas, ko arī BKS neslēpa vadības ziņojumā, kur norādīja, ka tai nepieciešami papildus līdzekļi. Un tā kā Valds Variks bija Ķekavas novada domas priekšsēdētājs, tad Balodžu komunālajā saimniecībā tika iepumpēta nodokļu maksātāja nauda. Pēc BKS pieprasījuma no Ķekavas novada nodokļu maksātāja naudas uzņēmumā 2 gadu laikā tika iepumpēti vairāk kā 1 miljons eiro. Un tā vairs nebija Eiropas Savienības nauda. Tie jau bija mūsu samaksātie nodokļi. Un kas ir 1 miljons eiro? Tas ir piemēram šāds veloceliņš ar visiem apgaismojumiem, soliņiem un vispārējo 10 km garumā. Piemēram, no Dienvidu tilta līdz pašam Ķekavas centram, par ko ir daudz solīts un nekas nav izdarīts. Pēc 2 gadu Varika valdīšanas viņš tika nomests no amata, un tad BKS vairs nesaņēma tik dāsnu atbalstu no mūsu budžeta. Bet kāpēc es nāstu par tik seniem notikumiem? Es jums paskaidrošu. Pat ja pieņemam, ka iepriekšējā BKS vadība bija pilnīgi nepraša, un Valds Variks, neskatieties uz milzīgajiem zaudējumiem, visu sakārtoja, tad interesants ir fakts, ka pat iepriekšējā domas sēdē tika virzīts jautājums par... Pirmais darba kārtības jautājums, kad bija paredzēts par siltuma apgādes organizēšanu Balodžu pilsētā Ķekavas novadā. Mani pārņem dežavu sajūta, it kā es būtu atgriezies vēsturē un kaut kur jau to dzirdējis. Tikai šoreiz ir plānots būvēt gāzes katlu māju, kas nozīmē, ka Eiropas finansējums tai nebūs pieejams. Tātad par šiem 4 gadiem esam pazaudējis 3,5 miljonus Eiropas naudas, iztērējuši aptuveni miljonu savas naudas un esam atkal atgriezušies sākuma stadijā. Plānojam būvēt Balodžos katlu māju. No tā es secinu, ka Varikam, kurš vadīja mūsu novada domu 2 gadus, nekad nav interesējuši ķekaviešu vai to labklājība. Viņi vienmēr vadīs viens mērķis – atriepties saviem oponentiem un pierādīt savu taisnību, lai ko tas maksātu. Pieņemsim, ka es kļūdos, un tā ir vienkārši neveiksimīga sagadīšanās. Bet tad es jums pastāstīšu vēl par vienu Variku projektu. Daudzi ķekavieši atcerās, ka pirms iepriekšējām vēlēšanām Variks savu politisko kampaņu izveidoja ar saukli "Likvidēsim kultūras aģentūru un tās vadītāju atlaidīsim". Es iepazinos ar 2014. gada dokumentu, ko sastādījusi valsts kontrole, un tas saucas Ķekavas novada pašvaldības rīcības ar finanšu līdzekļiem un mantu likumība un lietderība. Šajā dokumentā bija daudz slikti rakstīts gan par kultūras aģentūru, gan par pārējām aģentūrām un iestādēm. Tāpat laikā valsts kontrole arī atzina, ka pašvaldībā netika veikts kultūras aģentūras likvidēšanas lietderības izvērtējums. Balstoties šo dokumentu, ļoti daudzās iestādēs būtu jāveic nopietna reorganizācija, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību procesam, kā notika likvidācija. Likvidējot kultūras aģentūru, bez darba palika 8 cilvēki, kurus Variks bija pataisījis par tautas ienaidniekiem. Pašvaldība ir tiešais saistību pārņēmējs un likvidējot kādu struktūru vienību, pašvaldībai jāuzņemas atbildība par cilvēkiem. Domas juristi, dārgie ārpakalpojumu juristi un visi saprātīgie cilvēki mūsu priekšsēdētājiem Varikam ieteica vai piedāvāt šiem cilvēkiem kādu citu amatu, vai panākot mierīgu un abām pusēm izdevīgu vienošanos, izbeigt darba attiecības. Taču ar uzvaru vēlēšanās jaunizceptajiem priekšsēdētājiem bija par maz. Bija vēl šie cilvēki jāpazemo. Un juristiem tika dots uzdevums sniegt tiesā prasību par līguma attiecību izbeigšanu bez jebkādām kompensācijām. Un sākās ilga tiesāšanās, kuras laikā pašvaldībai bija jāmaksā alga šiem cilvēkiem par dīkstāvi un juristiem par prasības uzturēšanu tiesā. Latvijā darba likums ir ļoti lojāls darbiniekiem un, protams, visas tiesas pašvaldības zaudēja. Un kā tad tas viss beidzās?
Tikai pēc 2 gadu pazemojuma, kauna un izšķērdības, kad mūsu priekšsēdētājs zaudēja amatu, tikai tad šis neprāts beidzās. Marikam zaudējot amatu, tika izbeigts visas tiesvadības, un cilvēki beidzot varēja meklēt jaunus darbus, un mūsu novada budžets vairs necieta. Kāds tad ir sausais atlikums viena cilvēka atriebības izrādē? Tie ir sačakarēti nervi cilvēkiem, kas ne pie kā nebija vainīgi un nebija pelnījuši šādu murgu. Tas ir bezjēdzīgi iztērēts laiks un nejēdzīgi iztērēti līdzekļi. Pēc manām aplēsēm visu šī izrāde izmaksāja mūsu novadam ap 250 000 eiro. Un kas tad ir 250 000 eiro? Šis parks, piemēram, un tā ir mūsu ķekaviešu nauda, mūsu samaksātie nodokļi, nevis no gaisa nokritusi dāvana. Kāpēc cilvēki tā rīkojas? Kas mudina uz šādām neiedzībām? Jebkurā situācijā cilvēks izvēlas vislabāko rīcību, kādu viņš māk. Mēs jau bieži necenšamies saprast, izvērtēt cilvēku rīcību, bet vairāk vērtējam. Vērtējam pēc kategorijas – labi, slikti, pieņemam, nepieņemam. Un šī gadījumā man tas nav pieņemam, es to vērtēju kā slikti, kaut gan šim cilvēkam, kas kaut ko dara, tas ir ļoti labi. Tas ir vienīgais, ko viņš māk. Pamatā mūsu rīcība ietekmē mūsu zemapziņu. Zemapziņā ir informācija no pagātnes dzīves notikumiem. Ja cilvēks savā agrā jaunībā, līdz 7 gadu vecumam, kaut kā dzīves apstākļu dēļ iemācījies, kad panākt sev vēlamo rezultātu var ar cīņu, cīnoties, un cīņai jebkuri līdzekļi labi, apmelošana, uzbrauciens, ignorēšana, nonievāšana, pat varbūt fiziska darbība. Un kaut kad savos 6 gados viņš ir gūs panākums ar šādu taktiku. Tad viņš paņem to kā galveno dzīves modeli, kā cīnīties par savu taisnību. Lai bilde būtu pilnīgi skaidra, aicinu jūs noskatīties daļu no Varikunga vadītās sēdes. Es aicinu jūs atsaukt savus apvainojumus, ka es traucēju sistēmas darbību. Man nav nekādas īpašās piekļuvas pie nāmējas sistēmas, ne administratoru tiesības, nekas, ne es esmu atbildējis par viņas ieviešanu, ne uzturēšanu. Vienā no iepriekšējām domas sēdēm, tajā rajonā, kur jūs sēžat, tika izrauti visi vadi no komutācijas aparāta, un ceru, ka šodien tas tā nav noticis. Varikungs. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Sēnkapi Katlakalnā. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem. Ja jums šķiet, ka domas sēdes ierakstā ir kāda skaņas traucējuma, tad tā īsti nav. Varikungam priekšā ir podziņa, ar kuras palīdzību viņš atslēdz runātāju un liedz viņam izteikties. Ignorēšanas viens no motīviem ir, es negribu dzirdēt to, kas man nav pieņemams, tāpēc es to neklausos, es to ignorēju. Un reāli cilvēks arī to nedzird, kaut gan viņš sēž un it kā klausās, bet viņš nedzird. Otrs, ja ir tas pasaulē noteikti tas, kas man nav pieņemams, tā vietā, lai domātu, kāpēc nav pieņemams, cilvēkam ir otra metode, kas atkal nāk, diemžēl, no bērnības vēlme mainīt pasauli. Bērns 4 gadu vecumā sāk mainīt pasauli, viņš paliek dumpīgs, viņš neiet, nedarīs, negrib, viss ir ne. Tā ir noteikti attīstības periods, un šeit labi parādās, nē, tas tā nav, īstenībā ir savādāk. Tātad cilvēki mēdz veidot sev vēlamo realitāti un cenšas to iegalvot pārējai pasaulē, kad īstenībā ir tā, nevis tā, kā tu saki. Tās ir tādas miedarbības spēles, kas nāk no bērnības, kur mēs kā pieauguši cilvēki, it kā mums jābūt pieaugušiem, fiziski esam pieauguši, bet psihoemocionāli tas briedums varbūt nav vienmēr tas atbilstošais. Kopumā tas sāk izskatīties tā kā tāds neliels bendārs, jo tās ir bērnībā iegūtie algoritmi, kā rīkoties, kā mainīt pasauli, kā panākt pasaulē savu viedzemsaules. Jo atceramies, ka tas ir tas labākais, ko viņš māk. Paskatīsimies vēl kādu fragmentu no domas sēdes. Baudiet šovu! Paldies, vai vēl kāds vēlas debatēt, kurš nav debatējis? Jā, Varikungs. Tā, Jarumkungs 2 reizes ir debatējis, Varikungs, tātad tas pirmais bija aicinu jautājums. balsot Jūs par vēl Jarumkunga noslēdzāt, priekšlikumu. Varikungs. Jūs slēdzāt jautājumus pirms jautājumu. Varikungs. Tā, Jurķikungs, jūs balsosiet vai ne? Jūs man neļāvāt izteikties. Jūs nebijāt pieteicies debatēs, diemžēl, un speciāli Vajag pēc skatīties. debašu slēgšanas pacēlāt roku, lai, teiksim, To jūs speciāli tagad nojaukt sakat, jā. domas sēdes kārtību. Varbūt pati nav Tātad atpakaļ Jurķis uz lielo balso vai ekrānu, nē? Ierakstu un paskatāmies, kā tur īsti bija. Ja Jurķis nebalso, fiksējam protokolā un slēdzam balsojumu. Ar kādām tiesībām? Es nebalsoju. Tātad balsojuma rezultāts ir šāds: pār 2, pret 6, atturās 5, nepiedalās 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums ir... Varikungs.
Lūdzu ierakstīt protokolā. Tā, tagad lūdzu viedokli par savu balsojumu. Neļauj piedalīties. Līdz šim brīdim par pusotru gadu nevienu reizi, ja? Jūs neievērojat, kad es rakstu. Tātad jūsu viedokli jūs esat izteicis. Paldies. Vārds Jarumkungam. Neizteicu. Par savu balsojumu es vēl neteicu neko. Tad lūdzu par to pašlaik. Un nepartraucat mani. Jums nav tādas Ja jūs tiesības neteiksiet, vispār līdz šim brīdim. ja nav jūs tiesības. nepaužat savu viedokli, tad lūdzu netraucējiet sēdes gaitu. Traucat sēdē jūs, Varika kungs, ar to, ka jūs nezināt ne likumu, ne nolikumu. Jarumkungs, vārds jums. Nē, Varika kungs, es pārveikšu līdz galam. Jums nav tiesības pārtraukt manu teikto. Jarumkungs, jums ir ko teikt? Lūdzu. Man ir ko teikt, bet es ļaušu pabeigt. Jūs neatbildat uz kāda likumiska pamata, jūs pārtraucat mūsu balsojumu. Šobrīd man nav jāatbild uz jūsu jautājumiem. Jums ir tiesības izteikt savu viedokli par balsojumu. Lūdzu, dariet to. Man ir daudz tiesības, bet jūs to neievērojat. Un jums pienākums ievērot, bet jūs to nedarat. Kāpēc? Tā, esat beidzis savu viedokli. Paldies. Jarumkungs, lūdzu, jums vārds. Cilvēks nebeidz vēl. Tad aicinu balsot. Tātad Lešalnieka kunga priekšlikums nākošais ir. Lūdzu, Lešalnieka kungs par savu Nu, priekšlikumu. pagaidiet, es atvainojos. Varīgi, kungs, jūs esat vienkārši bezskaudīgi. Es varu pabeigt vēl Landis pēc manis pacēla. Jā, ja kāds vēlas par balsojumu viedokli, lūdzu. Paldies, tā kā es jau pirmais atvainojos pārējais. Vārds tiek dots pašlaik Damblīts kungam, jo Jarumkungs divreiz atteicās no sev dotā vārda. Lūdzu. Tas ir tikai vienas sēdes, viena jautājuma, viens maziņš fragmentiņš, bet aptuveni šādā stilā tika vadīts Valta Varika vadītās domas sēdes. Vai jums, ķekavieši, liekas pieņemams šāda saimniekošana un neiecietīgs darba stils? Valds Variks iespējams ir bijis viens no sliktākajiem mūsu novada vadītājiem. Es ceru, ka tāda vairs nebūs, jo tas mums ļoti dārgi izmaksā. Tas šoreiz arī viss. Un starp citu ķekavieši, kuriem jāiet atkārtoti balsot, jūs taču zināt, par ko balsot. Par mani. Partijas gods kalpot mūsu Latvijas sastāvā. Jauna, tīra, smuka partija. Starp citu, Baldonas novadā mūsu partija kopā ar Nacionālo apvienību izveidoja pozīciju. To vajadzētu izdarīt arī pie mums. Laimīgi, mašīna atbrauc.